Jaunjokavas novadā ir tikai viena vidusskola, kurā šogad mācās 198 audzēkņi, no kuriem 27 vidusskolas posmā, un priekšmās pilsētas tas nav maz. To, ka skola nebija norakstāmo sarakstā, netieši apstiprina arī fakts, ka saņemts Eiropas fondu atbalsts dabas zinātņu kabinetu modernizēšanai. Jā, arī šie kritēriji atbilda tam, ka mēs turpmāk, vismaz 10 gadiem pārskatāmiem mēs varētu runāt par attīstību un par to, ka vidusskola būs šajā vietā. Jaunie ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka jau šoruden novada skolās 10. klasi varēs atvērt vien tad, ja tajā būs 10 audzēkņi vai visās vidusskolas posmā 27, bet vēl pēc 2 gadiem 12 vai 32 skolēni visā vidusskolas posmā, gan rāda bažas par vidusskolas nākotni. Kritiskākie esot nākamie 2 gadi. Šajā gadā mums ir 14 skolēni 9. klasē, un nākamajā gadā ir 15 skolēni, un aiznākamajā tad ir 25, un tad ir tādās robežās 20 un. Vidusskola šeit būs, un mēs vienīgi saskatām riskus. Iedomājieties, ja uzliek, un tev katru reizi pirms 1. septembra ir jānervozē un jādomā, būs tā 10. klase vai nebūs. Šobrīd mums ir pārliecība, ka būs. Bet varētu gadīties, ka nē, jo var iznākt tā, ka vecāki izvēlās varbūt kaut kādas citas skolas un citas lietas šeit. Un nevar būt tā, ka vienu reizi, un arī noteikumi tā ir sastādīti, ka vienu reizi neatverot šo 10. klasi, pēc tam jau faktiski cerība nav. Uzskatot, ka nosakot izglītojamo skaitu klasē tiek ierobežot nevien pašvaldības darbība, bet arī radīti finansiālie zaudējumi, pašvaldība grasās apstrīdēt 2015. gada 13. oktobrī valdības apstiprinātos noteikumus Satversmes tiesā. Mēs šobrīd maksājam sava ģeogrāfiskā īpatnējā novada izvietojuma dēļ aptuveni 300 000 eiro gadā Aizkraukles novadam. Šobrīd mums ir piespiest vārdarbīgi aizslēgt mums vidusskolu, un lai mēs maksātu vēl vairāk. Es šeit, protams, saskatu arī tādu piespiedu novada apvienošanās tādus instrumentus. Novada domes deputāti šomēnes jau lēmuši par finansējumu piešķiršanu pieteikumu sagatavošanai Satversmes tiesai, un patreiz tiek meklēti domu biedri citos novados. Mana pieredze valsts pārvaldē saskārās tādu bezprecedenta gadījumu, kad tādu lietu kā skolēnu klasi atvērt vai neatvērt, ko līdz šim izšķīra pat direktors tikai, nevis pat pašvaldība. Skolas direktors valdība pēkšņi sāka ķerties klāt šādām lietām. Es domāju, ka vietējai kopienai vai pašvaldībai, kā mēs to sauktu, tomēr vajadzētu būt kaut kādām iespējām un tiesībām pašiem izlemt, kā izglītot savus bērnus.